Es domāju, ka mēs dabūjām šos te iedvesmas stāstus, un tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Jo tā performances būšana ir tāda, ka mēs to noteikti turpināsim, tamdēļ, ka tās iedvesmas avots nāk no Ramatas stāstniekiem, un Ramatas stāstnieku problēma bija par to, ka viņiem ir fantastiski daudz savāktu materiālu, viņiem ir fantastiski daudz savāktu stāstu. Viņiem gribas tos stāstīt, bet nevienmēr viņus grib kāds klausīties. Un līdz ar to tā performances pieredze, iesaistīšanas pieredze, ķermeniskās pieredzes piedāvāšanas iespējas, arī caur stāstniecību, ir tas, par ko mēs strādāsim turpmāk. Bet, lai mēs varētu smuki strādāt uz priekšu, tagad mēs darbosimies ar to, ka mēs pāraudzīsim, kā tad mums ir gājis stāstu bibliotēkās. Un kā pirmo es aicināšu Zanitu. Ailitu. Jā, tagad sāksies programma izmainījusi. Tā tas notiek. Taču vai kaut ko pasakaina? Šeit ir klāt arī cilvēki, kur neko nezina par stāstu bibliotekām. Un tad lūk, reiz man bija tas gods 2021. gadā, kad UNESCO bija 75. gada diena, ierunāt apsveikumu jūsu visu vārdā. Vai to kāds pamanīja vai nē, bet es skatoties savu failu stāstu biblioteku būšanas, atradu sevi. Un man šķiet ļoti mīlīgi pateikts, ko mēs darām, ko mēs darījām, un cik mēs laimīgi visas jutāmies. Tagad mēs to visi noklausīsimies. Mīļā asamblēja, visu stāstu biblioteku vārdā man ir jānodod liels sveiciens. Tikai pateicoties tev, mēs uzzinājām, ka tas, ko mēs darām ikdienā, proti krājam cilvēku dzīves stāstus, ir kaut kas tik nozīmīgs, ka bija jāpievērš lielāka uzmanība. Tu mūs iesaistīji kustībā stāstu bibliotekas. Mēs esam 33 un esam kopā jau vairāk kā 10 gadus. Pateicoties tev, mūsu stāsti ir kļuvuši tik nozīmīgi, ka daudzās bibliotekās ir izdoti atmiņu stāstu krājumi. Tiek rīkot lasīšanas klubi, cilvēki satiekās, komunicē viens ar otru, stāsta par sevi, par vietām, par lietām, par notikumiem savā pagastā, pilsētā, novadā. Un tas ir pateicoties tikai tev. Mēs vēlam arī turpmāk rūpēties par mums, par visu pasaulē, kas jāsargā, kas jāizceļ. Un mēs dāvājām vislielāko rūžu klēpi, kaut vai no Rundāles pilsdārza. Daudz laimes! Klau, cik labi, ka ir ieraksti. Paskat, kā mēs labi izskatāmies. Un neviens, šito neizdzēsīs. Gribēju lieliski. Tagad gan piesaki, Zani. Tagad es tad darīšu smuki. Tātad, tas stāsts ir par to, ka mēs mēģināsim ieskatīties katrā Latvijas vēsturiskajā zemē, jo katrā Latvijas vēsturiskajā zemē ir kāda biblioteka. Zane nāc jau taisa lēnā garā prezentāciju vaļā, jo es būšu tas runātājs par to brīdi, kamēr tur tas ir tā neveiklā pauze, kurā tur kaut ko meklē, kaut ko nevar ieraudzīt un tā līdzīgi. Un tā ideja ir tāda, ka mēs paskatāmies, kas notiek katrā vēsturiskajā zemē, un Zane novada par Kurzemi. No Kurzemes. Es nestāstīšu par to, kas notiek Ventspilī, Kuldīgā, Talsos vai Liepājā, bet par to, kas notiek Saldus novadā. Es esmu Saldus novada bibliotekas lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja 4 gadus, un mūsu novadā vēsturiski ir 4 stāstu bibliotekas, Kursīši, Nīgrandes, Kalnu, Saldus novada un Vadakstas biblioteka. Un man Ailita mīļi lūdzu 5 minūtēs izstāstīt par pagājušo gadu, kas mums labs noticis. Un teikšu tā, mēs esam pārmaiņu procesā. Mums Kalnu bibliotekā mainījās bibliotekas darbiniece, jaunā vēl skatās, domā, mācās, meklē šos stāstus. Arī Vadakstas bibliotekā stāstu stāstīšana mazliet apstājusies, bet toties Kursīšos un arī Saldū, kā es saku, viss notiek, tā lēnām kā laukos. Kursīšos notika vasarā
13. jūlijā mūsu tāds gadskārtējais, nu jau 5. stāstu biblioteku sajiets. Un Mārtiņš Lotsdons organizēja viņu, aicinot arī cilvēkus, kas spēlē teātri, un cilvēkus, kas stāsta par teātri, un cilvēkus, kas iesaista citus teātri spēlēšanā, tātad gaistošā teātra māksla, teātra spēlēšanas un skatīšanās stāsts. Tā viņam pašam ir mīļa tēma, jo viņš pats vada amatieru teātra Kodols. Tad mēs visi sabraucām, un šeit ir tā skaistā, es domāju, ka daži jūs arī sevi atpazīstat šajā pulkā. Visi stāstnieki, teātra ļaudis un bibliotekāri. Mārtiņš bija aicinājis tādas zināmas cilvēkus kā Ingunu Radziņu no Jūrmalas bibliotekas, kā Vilhelmīni, kā Ligitu Smildziņu, un mēs gan klausījāmies, gan arī paši iesaistījāmies teatrālās stāstu stāstīšanās. Un noskatījāmies, protams, arī teātra izrādi, ko bija Jaunlutriņa amatieru teātris sagādājis, un paši stāstījām stāstus. Lūk, tas bija mūsu tāds, visa gada, kā lai saka, rota un broša pie krūts. Ko mēs darām Saldū? Mēs pulcējamies mums vispār bibliotekā parasti pasākumi ir 3 veidi. Viens tas, ka mēs stāstam stāstus, tad mēs aicinām kādu rakstnieku, un tad viņš stāsta to savu stāstu, vai mēs runājam par grāmatām, ko mēs esam izlasījuši, un tad, kad mēs stāstam stāstus, tad mēs pulcējamies ap tējas galdu, un iepriekš mazliet jau tiek izsludināta tēma, par ko gatavoties, un februārī mēs stāstījām par trakulīgajām dabas parādībām. Parasti šīs tēmas arī, es pārsvarā neizdomāju tās, kādam ienāk prātā, kāds man pasaka, es uzrunāju vai iesaka, un trakulīgās dabas parādības, tas bija ārkārtīgi interesanti. Man tiešām žēl, man patīk, ka Guntis visu filmē, un tā tas viss tiek līdzīgi kā Ailītei video saglabāts. Mēs neko nefilmējam, mums šie stāsti paliek tikai atmiņās, bet, teiksim, tajā pēcpusdienā bija 4 stāsti par zibens spērienu Sienuzārdā. Kā tas ir iespējams? Tik bieži jau zibens nespētais zārdos, bet acīm redzot, tie ir tādi notikumi, kas paliek atmiņā. Ne jau katrs no tiem stāstniekiem tai zārdā bija, vai tam zārdam blakus bija bijis, bet tas nāk no agrākiem laikiem, un tie stāsti tiek izstāstīti. Un tad tur ir tas stāsts, ka viens ir sajūtas kaut ko un tomēr izgājis no tā zārdu laukā, viens ir, diemžēl, palicis tai zārdā un gājis bojā, un vēl. Tad ir stāsts par lodveida zibeni, kas caur skursteni ir ieskrējis virtuvē, un virtuvē plītī blakus ir bijis sivēnu māte ar sivēniem, un tas lodveida zibens ir sprādis un nospējis to sivēnu māti. Jo kaut ko tādu vajag dzirdēt, vai par ļoti, ļoti dziļu sniegu, ka zirdziņš lec un kulba nobirst no tām gagavām nost, un tie karstie akmeņi, kas saliktu, lai tos bērnus sildītu, lai viņi tiktu līdz skolai. Viss sadvers tai kupenā, un tad to visu var lasīt kopā. Un to stāstīja saldeniece, kas tu pati piedzīvojas. Man tas šķiet ārkārtīgi interesanti. Tāds, un šajās te stāstu vakaros, pēcpusdienās, tad ir gan tā performance, gan tās atmiņas, gan tas dzīves stāsts. Un dalībnieki, esam katrs mēs. Protams, mēs arī reiz gadā aicinām Juri Levicu, kas ir tāds, viņam stāstīšana droši vien ir dzīvesveids, jo viņš stāsta gan skolā, esot ģeogrāfijas skolotājs, gan tad, kad ved grupas uz daudz skaistām vietām, un katru gadu viņš mums pastāsta, to es arī tā kā, tas ir viens veids, kā viņš rāda skaistas bildes un stāstus, kā viņam iet, kad viņi ceļo pa pasauli. Un pat oktobrī arī mums bija brīnišķīgs pasākums lietu stāsti. Mēs stāstījām par lietām. Daži bija paņēmuši līdz lietas. Es domāju, vai bildē var redzēt, vai nevar, laikam nevar. Bet arī mani uzrunāja, piemēram, stāsts, kur cilvēks, kas ir bijis leģionā iesaukts, viņš gan ir arī aizmucis no tā leģiona, un tad 25 gadus dzīvojis Kambarī, jo baidījies no padomju varas represijām, un griezis koku skulptūras, vēl darījis mazus darbiņus, kamēr kāds kaimiņš viņu bija nosūdzējis. Bet tur bija laimīgais stāsts, viņš netika represēts pēc 25 gadiem, bet varēja iekļauties vietējā dzīvē bez šīm represijām, bet tā skulptūra bija atnesta uz biblioteku.
Un vēl arī tādi stāsti, neatkārtošu to sižetu, bet mums, jūs varbūt, kas esat bijuši Saldū, saistībā ar stāstiem zina, ka mums ir tāda Rudīte, izcila stāstniece, un tad, kad viņa vēl ienākot bibliotekā, viņa visu sveicina, skaidrs, ka Rudīte ir atnākusi, un tu nevar nedzirdēt. Viņa ienāk, un tad dzird, Rudīte ir atnākusi. Viņas stāsts tik interesants, tik personisks, bija tāds, ka blakus sēdētāji vairs nespēja parunāt. Vienu stāstu mēs zaudējām, to es pēc tam mazliet daļēji noklausījos jau divatā, jo ir kādreiz šī performance tik spēcīga, ka pēc tam vairs, lūk, un nākotnē mums iespējams, ka būs vēl viena stāstu biblioteka Saldus pagastā, un nākošais mūsu stāstu bibliotekas, es pārsit uz numuriem, nākošais šeit būs 6. Būs jau Druvā, un mēs plānojam, par ceļojumiem. Nākamais Saldus novada bibliotekā mums būs 9. janvārī, par ģimenes tradīcijām mēs stāstīsim, un, protams, anekdotus arī mēs paredzam stāstīt. Es domāju, 5 minūtēs es neiekļāvos, bet tuvu tam. Paldies! Jūs redzējāt, cik var īsi izstāstīt, tā teikt, sižetiņas. Tos jūs pēc tam apaudzēsiet, un tad jums būs Kurzemes stāstu pūriņš, tas šaubu nav. Bet tagad mēs dosimies uz Zemgali un uz Sēliju, un mēs sāksim ar Sandras stāstu. Sandra, kur tu esi? Nāk šurp. Un tad aiz Sandras nāk Sandra. Viens burtiņš mums pazudīs, un būs pavisam cits vārdiņš. Un tad pēc tam tā Sandra apaugs, un mums būs Aleksandra, iedomājieties. Tā kā tā var būt tikai Zemgalē, tas ir pilnīgi skaidrs. Es neredzu to divas lietas. Jā. Būs. Jā. Virsraksts jau pasaka visu, ko pats galvenais, ko es gribu teikt. Ar stāstniekiem es esmu saistīta ilgi. Oficiāli laikam skaitos no 17. gada, bet darbojos jau no 13. Un arī faktiski pirms tam, kad vispār bija tāda stāstu biblioteka, tāds, jo mēs ar to esam nodarbojušies 42,5 gadiņus nostrādāju aizstrautnieku bibliotekā Dobeles pagastā, un tur bija izveidojusies tāda neliela cilvēku grupiņa, kam stāsti interesēja, un tur bija ļoti daudz tie stāsti, bet 2 gadus nepilnus, pusotru gadu atpakaļ, mans darba ceļš aizved uz Dobeles biblioteku. Dobelē es esmu novadpētniecības speciālists. Un sākumā ar stāstiem nekādīgi, centos tajā darbā iejusties, bet tā, vienkārši spiežu, bet bez tiem stāstiem nevaru. Un tad es sapratu, ka man ir jāsāk ar bijušiem kolēģiem, jo viņi sen izteica tādu vēlmi satikties, un es domāju, tie jau mani nepiešmauks, un tie stāsti būs, Un tiešām mēs pagājušā gada maijā sarīkojām bijušo bibliotekāru tikšanos un tieši bibliotekāru stāsti. Tikšanās bija brīnišķīga. Šos stāstus mēs visus kārtīgi arī ierakstījām, lai paliek bibliotekas vēsturē, jo tur bija gan līdz asarām, gan kuriozi, Kaut vai viens, kā bijusī bibliotekas vadītāja, kas jau sen ir pensionējusies, sagaida delegāciju no Rīgas, kura brauks pārbaudīt Auces biblioteku, bet tur kaut kas nav kārtībā, un visu nakti viņas tur ņemās pa to Auces biblioteku, un atbrauc atpakaļ, un no rīta uzkrāso lūpas, sagaida delegāciju, un brauc atpakaļ uz Auces biblioteku. Tas bija viens tāds stāstiņš, bet brīnišķīgi tie stāsti, un tad brieda tāda doma par, sākumā bija runa par lasītāju klubu, bet es teicu, nē, jo es apjautāju, es arī strādāju pie lasītāju apkalpošanas paralēli, sanāk pastrādāt, un es sapratu, ka nebūs tā, ka būs liela atsaucība, būs, teiksim, vienas grāmatas lasīšana, analizēšana un tā tālāk.
Un tad bibliotekas vadītājai bija ideja, bija liela skepse no kolēģiem, bet es teicu, ka es gribu pamēģināt bibliotekas draugu klubu, iekš tā arī ietverot stāstus. Ja? Un tad, mums bija pagājušā gada novembrī pirmā tikšanās. Pirmās tikšanās tēma bija ļoti atbilstoša bibliotekai. Jā, tātad mana mīļākā bērnības grāmata un pirmais bibliotekas apmeklējums. Un es redzēju, kā aizies, kad ir tie cilvēki, kuriem patīk gan stāstīt, gan klausīties. Un tad jau mums sekoja viens aiz otra šie te pasākumi. Tad bija Ziemassvētku gadu mēs stāsti, ceļojumi, piedzīvojumi, tieši piedzīvojumi. Februārī gājām laikam līdz bija mīlestība romānos un dzīvē. Paralēli es lieku arī grāmatu izstādes, paralēli mazliet pa grāmatām. Ja? Tas nav tikai stāstu, tur ir bibliotekas informācija, mazliet kaut kas tematiski grāmatas, bet dominē stāsti. Dominē tajās tikšanās reizēs stāsti. Nu, un tad bija putni ap mums, es esmu pati ar putniem to, es gan fotografēju, gan iestājos ornitoloģijas biedrībā un Covid laikā izgāju kursus, lai atpazītu, zvirblu no zīlītes sen atšķīru, bet lai vismaz 5 no 17 tiem ķauķīšiem atpazītu. Tā. Tad ar smaidu zaļumos bija tāds, es vienkārši saucu tos nosaukums, varbūt, ka kādai nodar tā ideja. Tas bija aprīlis, ar to humoru latviešiem ir diezgan šķidri, bet tomēr daži bija ļoti labi. Bet tie zaļumi bija tādi, ka šī te kompānija, kas tur ir, kā jūs redziet, dominē arī seniori. Un tāpēc mēs rīkojam to dienā. Dienas laikā tas notiek, ir pāris strādājošās kundzes, kas nāk, tās tēmas es nenosaku vienu, es ar viņiem aprunājos, ko viņi grib, mums arī jau nākošam gadam salikts ir. Un tur mums bija pirmie pavasara zaļumi, bet tur bija stāsti, kurš ir āpojis pēc pirmām nātrēm, kuras svešā dārzā un bija sataisīt zaļumu pesto, bija pa smalko bija gārsu pesto un vēl visādi tam līdzīgi. Ja? Un tad notika degustācija un pa vidu tā stāstu stāstīšana. Tādi. Un tad mājā mums bija sezonas noslēgums, jo tā kā bērniem brīvlaiks, mums arī vajadzēja brīvlaiku, jo tas ir atvaļinājuma laiks. Un tad mums bija, maija beigas Dobele un jūnijas bija Dobeles svētku laiks, Dobelē bija 770, un tad mēs arī mazliet tematiski, šis bija apvienojums brīnišķīgs, gan novadu pētniecība, gan stāsti, mums bija tātad dobelnieki un dobeli fotografijās, un šī ir ļoti pateicīga sabiedrība, jo, kā jūs redzat, tie cilvēki, kas tur diezgan garu mūžu nodzīvojuši, un tad ļoti labi varēja atpazīt, jo es biju mantojumā saņēmusi fotogrāfijas, kur nebija nekāda apraksta. Bija lietas, ko es pazinu, bet bija, ko es nepazinu. Un viņi arī bija līdzi paņēmuši, un tur bija gan pedagogi, gan bijušie daktari vairāki, gan slavenās rūpnīcas podrību darbinieki. Un, pa tām tēmām it kā ir bijušas tie stāstu pasākumi agrāk. Inta Tuza tādas vadīja, bet šis bija brīnišķīgs papildinājums. Un tā kā noslēgumā mēs ne tikai stāstam sausu muti, es biju uzrunājusi tādu brīnišķīga radiņu kopa, viņa arī saucās Radiņu Dobelē, ir izveidojusies ļoti atsaucīga tāda, tiešām radu sajiets, kuri spēlē tautas instrumentus, un tad mums bija kārtīga sadziedāšanās, kārtīga ballīte ar rotaļām, ar dziedāšanām, tur bija viss kas cermonikas un bungas, un kas tik tur viss nebija, apmēram tā, lai... Ar tēmu vasaras darbi un stāsti mēs uzsākām šo 2. sezonu septembrī. Tie stāsti, jūs redzēt, te dāma pat lidoja, pilnīgi, Tie stāsti bija brīnišķīgi, Cilvēki ļoti atraisīti, ļoti brīvi to, nevienam nav tas stāsts jāvelk ārā, Ir tie, kuri stāsta ar prieku, un ir tie, kuri klausās ar prieku. Galvenais, lai ir patīkam tā atmosfēra. Gunti, vai pazīst šo attēlu? Mēs iedvesmojāmies, mums nebija spoku stāsti, nav attiecīgs telpas noformējums, bet mums bija faktiski Dobeles apkārtnes nostāsti, leģendas pa pilīm, muižām un arī ļoti interesanti. Un šeit ir patīkami, ka no Kalnu bibliotekas, mums ir Dobele atgriezusies kundze, Tātad
jā, piedalījās arī nāca uz, jā, viņā bija uz 3 šiem te pasākumiem. Nu tā, un jā, šis jau ir dzimtas relikviju un stāsts. Un šeit ir interesanti, te redziet, nu, miglaina mazliet bildi bija tā, ka nebija kas nofotografē, un telefons kāds, nu, man bija. Un šeit ir, 250 gadi veca bībele dzimtas, jā, ar visiem ierakstiem, bet, šis ir mans pēdējais slaids, bet re, ko es esmu rakstījis katrā ģimenē savas īpašās relikvijas un stāsti, šis mani vienkārši ļoti uzrunāja, jā, un te par šo te rakstīto, nu, kā es teicu, tēmas mēs izvēlamies kopīgi, jā, mums jau ir nākošai sezonai jau tēmas jau saliktas arī, esam iegūši atpazīstamību, ja, jo cilvēki nāk vidēji, man ir vieglāk arī 15 apmēram, bet nāk 20, 23 atnāk, nu, ir reizes pagājušo gadu februārī, kad bija tie mīlestības stāsti, tad mums bija kaut kāds infekcijas vilnis Dobelē, un tad atnāca, nu, tā laikam bija 12 cilvēki. Bet tā ir vairāk, un ja kāds netiek pienāk arī klāt, tā nav slēgtā kasta, tas ir atvērts bibliotekas draugu klubiņš, ja. Nu jā, esam jau veselu lapu iegūši Dobeles novada ziņās, ja tā tas gan ir pašvaldības izdevums, neatkarīgais preses mums vairs nav Dobelē. Pie mums ir braukuši pieredzes apmaiņā, sekojot līdzi, ja, mūsu klubiņa darbībai, ja. Tad, tie cilvēki nāk ar prieku, tas ir tas galvenais. Viņi nāk un viņi gaida tās tikšanās reizes, un nākošā reize mums būs klubiņa Ziemassvētki, arī tur būs stāsti, bet tur arī, svinēsim Ziemassvētkus, un tas būs jau 12. decembrī. Bet šis stāsts, to es atļaušos pateikt, tas ir šo grāmatu Staburaga bērni 1925. gadā izdoto, ir glabājusi, visa ģimene, to atnesa daktere Ritteri, mēs viņu vēl tā atļaujos saukt, viņai pēc pāris dienām būs 90, jā, viņa ilgus gadus vadīja Dobelē terapijas nodaļu, bija dzelžaina daktare, jā, bet viņa nāk no Aknīstas, viņa ir no Sēlijas, un viņa atcerējās šo stāstu, kā no tās puses viņi smagajā mašīnā braukuši, jā, agrā jaunībā pie Staburaga, jā. Nu, un tad ir atļausies arī paņemt nobirušo klints gabaliņu. Tā kā, jā, un šī grāmata ir ievietota, mēs kopā ar šo klubiņu esam veidojuši arī Latvijas grāmatai 500 veltīto latviešu grāmatu izstādi, man mīļākā latviešu grāmata. Un tur pie katras grāmatas ir klāt, to es neieliku slaidā, bet ir īsts stāstiņš, kāpēc šī ir mīļākā. Un arī tāda nevis vienkārši izlikt plauktā grāmatas, bet grāmata stāstu vitrīnā izgaismot piesaisti tomēr. Un negāž riņķī tā teikt, bet ir cilvēki, kam tas interesē un pieiet un paskatās. Un šis ir mums, jā, dārgums vitrīnā Staburaga klints gabaliņš. Nu tā. Un kā jau es rakstu, jāturpina. Paldies par uzmanību. Paldies, Andrei. Bet man vēl mājās ir Staburaga klints gabaliņš. Manī. Tā, un tagad Andra Polta no Jelgavas bibliotēkas, jo Jelgavas bibliotēka mums ir viena no brīnišķīgajām stāstu bibliotēkām, kur savulaik strādāja Baiba. Un mums viens no klasiskajiem stāstiem ir par Jelgavas bibliotēkas ēku, vai ne? Tā kā tas ir arī tāds, un re, kur ir Andra, kas tagad turpinās, tā kā tas nekas, ka tev ir īsāks vārds kā Sandrai, vienalga esi īpaša. Viņš ielādīsies un būs. Es nezinu, vai māte daba, vai mani vecāki, vai es pati, bet es domāju, ka man ir tāda ļoti dīvaina domāšana. Es nespēju domāt mierīgi. Un man vajag visu, kā lai saka, saistīt ar kaut ko. Un tad, kad ir kaut kāds temats, tad es redzu tādus kā mazus klipus. Un ja es prastu zīmēt, es droši vien nepārtraukt zīmētu karikatūras. Un tad, kad Ailita teica, ka tev būs jārunā, es tur paspirinājos, bet galvā jau aizrūlēja jau viens klips jau. Un
neatceros, kur parādījās tajā pašā dienā tas vārds pārcēlājs, bet man radās virsraksts, ka stāsts ir pārcēlājs. Pārcēlājs tāpēc, ka tas savieno kaut ko, kas ir šķirts. Pārcēlājs tāpēc, ka tas kaut ko pārceļ, kaut ko atved. Tas nekad nepeld pa vienu un to pašu ūdeni, jo ūdens jau ir aiztecējis, kamēr tas nāk atpakaļ. Tur variet ar platumu, cik tālu es peldēšu ar to, jo kur es esmu, vai ar dziļumu, cik dziļiem ūdeņiem pāri. Un stāsts vienmēr pārcelā kaut ko arī pašā stāstītājā. Tas neatstāja tevi mierīgu nevienā mirklī. Nu, lūk, kā jau Māra minēja, tad Jelgavas pilsētas bibliotēkā to stāstniecības lāpu man nodeva Baiba, un es nevaru apgalvot, ka tā lāpa koši kvēlo, bet deg. Tā deg. Jo, redziet, es tad iekritu kā tāds circenis tur pelnos un sāku spirināties un pelni put, vai ne? Un, kā tad tas sākās, vai ne? Tas sākās, ļoti skaisti pirms 3 gadiem, redziet, cik Daļa, Gunts un Mīļi mani tajā visā ieveda. Un paskatieties, kur tas ir novedis. Es jau esmu kļuvusi asinskāra un vienkārši uzbruku ar saviem stāstiem, un šobrīd es mācos tiešām, turēt muti vairāk nekā runāt, bet tas man īsti labi tomēr nesanāk. Tā kā redzēt, stāstniecība ir bīstama. Ja? Pirms jūs ķeraties pie tā klāt, padomājiet, vai jūs to varēsiet izturēt. Pagājušajā gadā mēs vairāk pievērsāmies Jelgavas grāmatniekiem, un arī tur jau bija Baibas iestrādes, tā kā es jau tāds mazliet kā tāds liekēdītis, tik vēl klārā no atvilknītēm, no plauktiņiem, bet mūsu Indriķim Alnānam, ja pirmajam latviešu grāmatu izdevējam, Jelgavā mēs svinējām 150 gadu jubileju un veidojām savā bibliotekā nedēļas garumā tēnīcu pie Alnāna Indriķa, kur katru dienu apmēram 2 stundas mēs stāstījām dažādus stāstus un aicinājām iesaistīties publiku par Indriķa Alnānu, par grāmatām, par grāmatu izdevējiem, par to, ko viņš ir darījis un kā tas viss ir pavērsies tālāk. Tad, protams, mēs turpinājām Kalnciema muzejā. Kalnciemā ir akreditēts muzejs, un tur savukārt tika pieminēts Ludis Neimanis, un atkal mēs tur bijām klāt ar saviem stāstiem, un man vairāk iznāk tā stāstīt šobrīd tā kā mēs un tur to darījām, nevis vācām tos stāstus, bet, atvainojiet, tā ir sanācis. Un Latvijas Rādio arī mūs uzrunāja vairāk kārtīgi, un arī tur mēs piedalījāmies ar stāstiem par Elīsu von Reki, par Štefenhāgeniem un arī par Indriķi Alnānu. Šā gada februārī Nacionālajā bibliotekā šeit tika atklāta izstāde pātrinājums, kas arī ir latviešu grāmatniekiem, un arī tur ir mūsu Alnāns, un tāpēc arī šeit, man jāsaka, es stāstu par savu kopdzīvi ar Alnānu Indriķi gada garumā, kā viņš sāka dzīvot manā istabā, manā galvā, manā gultā, un vispār tas bija vienkārši ārprāts, es no viņa netiku vaļā. Bet es viņam piedevu vienu lietu. Ziniet kādu? Kad mēs mācījāmies skolā, mums obligāti bija jālasa mērnieku laiki, daudz un dikti. Un beidzot 8. klasi mums bija jāliek eksāmenis, kurā viens no sacerējiem tematiem noteikti bija par mērnieku laikiem. Un es domāju, ak, Dievs, kas tādus mūrgus vispār ir sarakstījis un kāpēc man vispār ir šitās intrigantu stāsts jālasa un ko ar to darīt. Un izrādās, ka Alnāns pie tā ir bijis vainīgs, jo viņš pirmais vispār izdeva tos mērnieku laikus. Un tad es kādu laiku mocījos ar to, bet es viņam piedevu, ka viņš to ir izdarījis. Mēs izlīgām abi divi. Un, protams, kad mums ir muzeja naktis, mēs kā biblioteka piedalāmies muzeju naktīs, un arī tad katru reizi vai mēs izmantojam Baibas stāstu siegas, kas runā, vai arī tas bija, tad, kad sakrita ar tēnīcu, tad mēs, protams, runājām par Alnānu. Un janvārī šogad pie mums viesojās izstāde par Kurbadu, un to mēs noslēdzām ar varoņu stāstiem, gan ar Gunta stāstu, ar mūsu, kā viņš pats saka, pašpasludinātā arheologa stāstiem Andra Tomašūna par Jelgavas varoņiem, kas bija gana labi apmeklēts pasākums, un tiešām bija ļoti ieinteresēti cilvēki to dzirdēt. Tad mums notiek regulāri ģimenes diena, un šogad ģimenes dienā mēs stāstījām pasakas vai uzklausījām pasakas
kādu pāris stundu garumā vismaz. Vēl mēs kā biblioteka arī piedāvājam nodarbību par pasakām un par stiprajiem varoņiem. Un stipros varoņus var ļoti labi sasaistīt ar pasakām un savukārt pasakas ar stiprajiem varoņiem. Un dažreiz mēs ņemam talkā tātad, mazos izpalīgus, kurus sēdina uz pirkstiņiem, un arī tādu kā uzvedinošu spēli, lai bērni vispār sāktu runāt par pasakām. Tad, kad ir jāsameklē tad pasakas nosaukums, un kā būtu, ja tas pasakas nosaukums būtu izteikts galīgi tādā neitrālā leksikā. Un šogad mums bija pagalma svētki, kuros es ļoti vēlējos uzaicināt daudzus stāstniekus, bet, diemžēl, laika grafiks un finanšu vāks bija ciešāks, un es nevarēju izspraukties tam cauri, man nekas nesanāca, un izrunāt un aizrunāt arī to nevarēju, bet pagalma stāsti mums bija, tajos piedalījās Elijas muzejā galvenais krājuma glabātājs Aldis Berševskis ar stāstiem par vācu amatniecības dārzu, kas atradās pavisam netālu no bibliotekas, protams, Jelgavā 95% ir atradās, bija un tā tālāk. Un iesaistījās arī apmeklētāji, kuri stāstīja par pagalmiem, par savu bērnību pagalmos, kas bija ļoti patīkami. Diezgan tāda interesanta izvērtās arī pēdējā muzeju nakts bibliotekā. Tad iepriekšējās mēs vairāk koncentrējamies uz ekskursijām, šajā arī bija ekskursija, bet tur pieslēdzās mums viena cita darbiniec, un uz tādiem stāstiem, bet šogad mēs bijām izsludinājuši spoku stāstus, kurus man vispār ļoti, ļoti nepatīk stāstīt, jo es esmu ļoti liela zaķpastala, bet, Guntis mani uz to uzvilināja pirms pāris gadiem, un es biju ar mieru to izdarīt. Mums bija 3 seansi, un iedomājieties, stāvēja rinda, un dažs nāca pat 2 reizes klausīties. Stāsti beidzās slikti, ļoti slikti, jo redziet, ja tu ielauzies kādā pasaulē, kas nav tavējā, tad tu zini, ka tas var slikti beigties. Man tas beidzās slikti. Bet tu esi šodien šeit. Jā. Kāja sadzīja, un es atkal varu staigāt, bet mēliem es nesalauzu. Un tad vēl mums bija dažādi stāsti, kuros mēs iesaistāmies pēc iespējām. Tātad pagājušā gada decembrī, kad sāka runāt jau par vēsturiskajām zemēm, mēs jau šogad dzirdējām, bija muzejā viena tāda sajiešana par Zemgali, un es tur arī piedalījos un visādies plātījos. Laika ratu riti bija dzirdami pa radio pagājušā gada nogulē. Protams, ka mēs visu laiku turpinam, ekskursijas, kur ir brīnišķīgas baibas iestrādes un pieliekam vēl klāt kādus stāstus. Un uz tiem spoku stāstiem tad mani aizvilināja Guntis, Bet... Tie baigi labais stāsts bija, Video ir pieejams, Un ziniet kā, Latvijas ir tāds čīkstētājs, es taču nevaru atpalikt, vai ne? Un tāpēc es te mazliet tā kā taisnojos, kāpēc es nebiju tur, kas ar ko sakrita, kas manā dzīvē mainījās, vai ne? Un īpaši žēl, ka noslīka mani omatu stosti, jo tas bija. Bet visā šajā ir viena ļoti laba lieta. Tur ir ārprātīgs daudzums jaunu stāstu. Tur var smelt un neizsmelt. Nākotne, redziet, tā Mītava vai tā Jelgaba ir uzcelta uz tāda kā purva. Tur ir apkārt purvi un apakšā purvi, un purvi mēdz izdalīt nelāgas gāzes. Un tad man jāsaka, ka brīžam es tad varētu arī dziedāt kā Ilmārs Dzēnis kā pa miglu, bet es to norakstu uz to, ka Jelgava ir mitra vieta, tur nāk ārā tās gāzes, un tāpēc es nevaru prognozēt nākotni. Bet, protams, ka turpināsies mūsu tradicionālie pasākumi, un es ceru, ka mums izdosies arī tā ātrā ideja, kas ieskrēja prātā saistībā ar nākamgad gaidām Aspazijas jubileju, jo viņai būs apaļa jubileja, un izrādās, ka Jelgavā ir Aspazijas krēsls. Un ziniet, ko tas man bija atklājums kā jelgavniecei. Bet vēl divi teikumi pie tā, ko stāstīja Sandra. Mums ir lasītāju klubiņš, kas darbojās jau daudzus gadus, un arī tajā es esmu ielikusi klāt, un mēs tiekamies katra mēneša pēdējā svētdienā, un stāsti tur nāk ārā visu laiku. Bet tā kā man ļoti gribās
koncentrēties uz jauniešiem un jaunatni, tas ir mans tāds jājam zirdziņš, no kura es nost netieku, tad pēdējā, šajā gadā mēs veidojām tādu spēli. Visur ir modē izlausties, bet mēs aicinājām pie mums ielausties. Un mēs saucām jauniešus ielausties bibliotēkā. Ielausties bibliotēkā kopā ar kādiem rosīgiem, aktīviem sabiedriskiem cilvēkiem, pie tam, lai tie cilvēki būtu diezgan dažādi, lai viņi nāktu varbūt katrs no savas sfēras un vēlams, protams, lai viņi būtu saistīti ar Jelgavu. Tā kā tas bija domāts mazaktīviem jauniešiem, tad viņi arī bija mazaktīvi. Bet man nācās likt lietā dažādas paņēmienus, tā sacīt, draudēt, uzpirkt, pārliecināt, izmantot sociālos tīklus, izmantot savus bērnus, draugu bērnus, un tas mums arī izdevās. Bet stāsti tur bija ārkārtīgi interesanti, ļoti interesanti. Piemēram, tur bija citi zēni, kas stāstīja savus stāstus. Tur bija vēsturnieki Turčīnskis un Dreimani, kas stāstīja stāstus par Jelgavas skolēniem, pretošanās kustības dalībniekiem, par nacionālajiem partizāniem, un tie bija tiešām stāsti, tie nebija priekšlasījumi, tas nebija, tādas lekcijas, un pats pēdējais mums bija par patriotismu, un tur mums piedalījās Jaunsardzes centra vadītājs pulkvedis Aivis Mirbachs, un visnotaļ interesanta persona, ir interesants kungs Migs Galvanovskis, kas ir jelgavnieks, un viņi tiešām bija tādi kardināli pretēji, bet jauniešiem tas ļoti patika. Septembrī mums bija latviešu valodas vēstnieki, kā jau visiem zināmais Masaki, un vēl viena japāņu kundze, kas mācās Ventspils augstskolā un strādā, un viņi stāstīja savu stāstu par to, kāpēc viņi runā latviski. Kāpēc ir svarīgi, ka tik daudz runā latviski. Runāsim latviski, tas ir svarīgi, stāstīsim stāstus latviski. Es aizmirsu uzrakstīt paldies, bet es jums visiem saku lielu paldies. Tev bija bagāts vēstījums, bet tev ir īsāks vārds kā Sandrai, un tagad mēs pievērsīsimies Aleksandrai, kurai ir visgarākais vārds, uz ko mēs varam cerēt, ka varbūt viņai būs īsts stāsts. Tavos gados tāds naivums. Vai kāds man varētu palīdzēt atrast? Tad redz, man ir iespēja atkal parunāt, jo kamēr mēs meklējam Aleksandras stāstu. Ailita man izsita no sliedēm, jo sākumā man vajadzēja būt reklāmas pauzē. Un ziniet, kāda ir reklāmas pauze? Jūs neviens nevarat steigties uz autobusu, neskatoties uz to, ka jums ir viens vienīgs šajā dienā, jo konferences beigās būs loterijā. Un tiem, kam veicās loterijā, tiem neveicās mīlestībā. Tāpēc es ceru, ka jums neveiksies loterijā. Bet ja mīlestībā jau sen ir paveicies, tad klausies Aleksandru. Sveiki, man ir prieks jūs visus satikt. Es šeit esmu pirmo reizi, un līdzīgi kā Andra stāstīja, ka viņu kā cirts ir iemeta pelnos priekšgājēji, ar mani ir ļoti līdzīgi. Šī stāstu biblioteka man pašai arī īstenībā liels atklājums. Es esmu no Jēkabpils, esmu Jēkabpils pilsētas bibliotekas vecākā bibliotekāre, un pastāstīšu par to, ko mēs esam pēdējā gada laikā paveikuši. Visiem cilvēkiem interesē stāsti par atmiņām, kā gājis, bet nepārspējama lieta ir kriminālie stāsti. Atzīstiet, visiem patīk pasmeķēt, kas tur bija, ko darīja. Un šīs te mēs gada sākām janvāri ar krimināliem stāstiem Jēkabpilī. Mums Jēkabpiles apkārtnē ir tāda brīnišķīga Daugavas sala, ko sauc par Ābeļu salu, jeb Burkāna sala tautā. Ja? Tur bija tāda mistisku noziegumu sērija, un par šo noziegumu risināšanu, slepkavības meklēšanu, jo tas bija slepkavības stāsts. Pat vairāk mums stāstīja kādreizējais izmeklētājs, tagad jurists un fotogrāfs, apvienojoties, Aivars Borovkovs. Lūk, jāsaka, es domāju, ka nav jāsaka īstenībā, ka
šis stāstu pēcpusdiena bija plaši apmeklēta. Jā. Un ko mēs šeit uzzinājām aiz kulisēm par to, kā tad šis stāsts risinās publiskajos mēdījos, jā, kā tad to visu pasniedz izmeklētāji, presē, jā, un cilvēkiem, un kā tad ir tā otra puse, ko pačukstēja viens otram, nu kā tad tur bija. Viens ir tas, kā mēs to galveno negatīvo personāžu redzam, jā, no izmeklētācīm, un kādu viņu redz cilvēki, kuri viņu pazina kā cilvēku. Divas pilnīgi dažādas personības, jā, šis cilvēks atklājās. Ļoti interesants stāsts, ļoti neparasts. Un ko mēs vēl uzzinājām šajā tikšanās reizē? Jurists, šis te kopā ar kolēģiem ir izveidojis tādu interesantu enciklopēdiju, starptautisku publisku datubāzi timenote.info. Tajā var atrast tuviniekus, kuri ir miruši, var ielikt iekšā. Ja? Ļoti interesanti tāda vietne. Lūk, nu. Un turpinājām mēs ar masu mēdījiem. Jēkabpils novadā un arī ārpus tā ir skan Radio 1. Un mēs aicinājām uz stāstu pēcpusdienu radio redaktori Sandru Nikanovsku un uzzinājām, kā tad tās ziņas patiesībā top. Vai viss, ko žurnālists uzzina, vai tas viss nokļūst tālāk tautās. Jo, jāsaka, uzreiz, žurnālisti ir ļoti zinoši cilvēki. Viņi zina to, ko parasts cilvēks nekad tā nezinās, ja? Jo viņš māk pajautāt, viņš māk uzdot pareizos jautājumus. Tas, kas tiek palaists pēcāk oficiāli, ja, visiem pieejamajā avotā, tad jau tas jau bišķi tiek koriģēts. Un tad Sandra mums arī stāstīja, kā tad tas tiek atlasīts, cenzēts un ko drīkst un ko tad nedrīkst. Ļoti neparasts stāstījums. Vispār masu mēdīju un tas, kā tie strādā, brīnišķīga tēma. Protams, mēs arī pievēršamies mūsu izcilajiem, ievērojumiem cilvēkiem un tādām personībām ar lielo burtu. Un pilsētas bibliotēkā jauniešiem bija iespēja satikties un parunāt, uzdot jautājumus, dzirdēt stāstus no Trīs zvaigžņu ordeņa kavaliera, kurš arī ir fotogrāfs, jā, mums pilsētā iemūžina dažādas notikumus, Jānis Lācis. Jūs viņu varat redzēt. Un viņš dalījās savās atmiņās par laiku, kādā pārmaiņu laiku, kurā viņš ir dzīvojis, par to, kā tas ir veidojis viņa redzējumu, kā tas ir veidojis viņa personību. Un jūs jau redzat, es te bišķiņu atstāju tādu, kā es saku, ieskatu viņa darbībā, kā tādus lielus, tādas atzinības lielas, jā, tāpat vien jau nedod. Tur visa pamatā ir tāds darbs priekš visiem mums. Lūk, un jāsaka, ka šis pasākums raisīja jauniešos ļoti lielu interesi, jo kurš gan cits labāk var pastāstīt par tiem notikumiem, ja ne cilvēks, kurš ir gājis tam visam cauri aculiecinieks. Tālūk. Un šis ir viens no pēdējiem mūsu tādiem stāstu pēcpusdienām. Tagad novembrī notika, un tajā mēs atskatījāmies uz padomju laikiem. Mums Jēkabpilī ļoti atsaucīgi iedzīvotāji. Un šī stāstu reize bija iespēja parunāt par veselu, jau pagājušu, es to teiktu par laikmetu, kurā cenzūra bija ikdiena. Un tad sanākušie stāstīja par to laiku pilsētā, dzīvi pilsētā, kad amats varēja ietekmēt tavu dzīves kvalitāti.
sakari pareizie varēja ietekmēt, kur tu būsi, ko tu darīsi, cik tu saņemsi. Jo cilvēki arī tajā laikā, kā saka, bija profesionāli, zinoši un kurš jau mācēja izmantot tās savas prasmes, tas jau varēja dzīvot krietni kaut kā labāk. Jā, un ļoti interesanti bija, ka šis te stāstu vakars pēcpusdiena ļāva satikties arī dažādām paaudzēm, ja, kuri dzīvoja šajā padomju laikā, jaunība viņiem pagāja, un kuri tikai, kā saka, jaunākie tikai pieskārās, kuriem tika tā astīte no tiem laikiem. Un tās atšķirīgās tās skatu pieredzes. Jā, tā kā tas bija tas tāds mūsu gada pilsētas bibliotēkā, tas bija tāds noslēdzošais pagaidām pasākums, bet es mazliet arī pastāstīšu par to, kas notika Jēkabpils novada galvenajā bibliotēkā, jo mēs esam saistītas bibliotēkas savā starpā. Mēs pilsētas bibliotēkā esam zem novada galvenās bibliotēkas. Tā. Un novada galvenajā bibliotēkā ļoti aktīvi darbojas ar šajā stāstu bibliotēku jomā. Tur notiek dažādi pasākumi, tiek vāktas atmiņas, tiek uzrunāti cilvēki, un viens no lielākiem notikumiem bija tas, ka bibliotēka svinēja savu 100 gadi, jā, un tad par godu šim arī tika apkopoti gan bibliotekāru stāsti un izveidota apkopojums, gan informatīvais elektroniskā formātā, gan arī fotoarkīvos ieskatījās kolēģi un eseju konkursu, burtiski strādāja pie tā, lai savāktu šo te materiālu par pašu bibliotēku. Un otra liels tāds projekts, ko galvenā bibliotēka realizēja, bija pastaigu takas izveide pa Jēkabpils vēstneša slejām. Jēkabpils vēstnesis tas bija mūsu reģionālais laikraksts ļoti ilgu laiku, šobrīd viņš vairs neeksistē. Viņš eksistēja 100 pāri gadus. Un ļoti ietekmēja vietējo, kas saka, informatīvo telpu. Tātad par godu šim laikrakstam arī tika apkopotas uzaicinātu sarunu darbinieki, kas strādāja šajā laikrakstā dažādos laika posmos, un uzreiz atklājas, kā valdošā vara ietekmē laikraksta saturu, kā jaunie laiki ietekmē, kā parādās, kā saka, tēma brīvība, un arī kā tad tas laikraksts fiziski tāpat, cik tas bija, tomēr izaicinājums liels, jo gan telpas, kurās strādāja, atšķīrās dažādos laikos, gan arī cilvēki mainījās. Un, protams, pie šī te klāt var teikt, ka ir izveidota arī tāda pastaigu taka, šī te laikraksta redakcijas, kā saka, pēdām, ko var izstaigāt un arī uzzināt informāciju, ja kādam interesē tieši vairāk, kā saka, novadpētniecība. Jā. Tas ir tas, laikam, tas, un arī virtuālā izstādē, ko jūs varat apskatīties YouTube mājaslapā. Tur paskatīties, tas ir tā apkopotā informācija. Tie ir tādi divi lielākie tādi, bet, protams, darba tur ir ļoti daudz ieguldīts, un es tik tā pa virsu. Ko ar skatu nākotnē mēs turpināsim iesākt to. Kā jau raksta, tad šobrīd mums tie pasākumi pilsētas bibliotēkā, pa lielam, mēs cenšamies kaut kādu ievērot grafiku varbūt, reizi ceturkšnī vismaz noteikti sarīkot kādu pasākumu. Bet, domājam, kā piesaistīt bērnu jauniešu auditoriju vairāk, un mums ir tāda vēlēšanās pievērsties arī tādai jautrākai pilsētnieku dzīves daļai, atgadījumiem iz dzīves, mednieku, makšķernieku stāstiem un tādām lietām. Bet, kā es sapratu šeit esot, ka
tēmas ir neizsmeļams avots. Un par to paldies jums. Jā, pateicos par uzmanību. Tā kā jūs gribētu, lai jums aplaudē. Jūs esat Jēkabpiliete? Jā, es dzīvoju tagad Jēkabpilī, bet es esmu, kā saka, bērnību pavadījusi bišķi ārpus Jēkabpils, ka pierobežam. Jo man vienmēr ir tas jautājums, vai tad ir Jēkabpils vai tomēr tā Jēkabpils, jo man mūždien tā teikt, Jēkabpilieši pārmet, ka es nemāku pareizi šito vārdu izrunāt. Mēs Jēkabpilieši parasti izrunājam ar šauro, un tad, ja mēs negribam izcelties uz citu pontu, tad mums atliek piedomāt, ka Jēkabpils. Jā, šis ir tas brīnišķais brīdis. Paldies Aleksandrai, un tagad es pieteikšu savus mīļās bibliotekārus no tās Latvijas vēsturiskās zemes, kur latviešu valoda skan pavisam citādi. Un tai, Sigita Trūpa, kur tu esi mos? Vasaļi. Māri ievēroja, ka Zemgalē visas bija zaļos toņos. Es ievēroju, no performance ir mūsu tēma, un tad mēs vienkārši... Tajā pašā slavenajā konferencē es dabūju pa paklu. Tā, bet tagad Sigita ir centrā. Bet es arī esmu zaļa šodien. Vispirms es gribu teikt paldies organizatoriem par uzaicinājumu uzstāties un dalīties mūsu Preiļu galvenās bibliotēkas pieredzē, stāstu bibliotēku, kā stāstu bibliotēkai. Un gribu teikt, ka vairākus gadus atpakaļ mēs nodibinājām tā neapzināti tādu stāstnieku kopu. Un tā ir tāda neliela vietējo entuziastu grupa, kuriem ir tuva stāstniecība un stāsti. Un viņi tātad nāk uz šīm stāstu pasākumiem, stāsta stāstus, gan vienkārši klausās, gan arī tādi pieredzējuši stāstnieki kā Vilhelmīne iedvesmo arī mūsu jaunos stāstniekus dalīties šajos stāstos. Un runājot par, gribas teikt, pagājušā gada, bet ne vēl šī gada stāstu pasākumiem, mums gads iesākās atmiņu stāstu pēcpusdienu Mana bibliotēka, kurš arī paralēli savienojās tematiski ar Latvijas bibliotekāru biedrības tematu, bibliotēku nedēļas tematu, bibliotēku un lasīšanu. Kā rezultātā mums sanāca, ko bibliotēkas bieži vien arī dara, divas zaķas nošaut ar vienu šāvienu. Un šajā atmiņu pēcpusdienā bija pulcējušies gan mēs tādu nelielu grupiņu, gan daži bijušie bibliotekāri, gan lasītāji, gan bibliotēkas atbalstītāji, un katrs tad mēs dalījāmies ar savos iespaidos, kādas ir atmiņas par bibliotēku. Stāsti bija dažādi, gan joki, gan pieredzes stāsti, gan atmiņu stāsti par bijušajiem kolēģiem, un ik viens šis stāsts sasildīja mūsu sirdis un arī bija labs materiāls mūsu bibliotēkas novadpētniecības krātuvē. Tā, un, protams, ka nesanāk tā secīgi, bet viens no tādiem svarīgākajiem, lielākajiem gada notikumiem bija 9. Latgales stāstnieku festivāls Omatus Tosti, kuru, kurš bija, daudzi bija no klātesošajiem, notika Upītes kultūra telpā un cildinājām muzikanta un rotaļnieka amatu. Un gribas teikt, ka šajās reizēs mēs ne tikai iepazinām šos amatus, bet arī, kā atceramies, praktiski darbojāmies, dziedājām, dejojām un arī iepazinām citu tautu kultūras, jo paralēli notika arī festivāls Ļipakustu, kur mums bija iespēja baudīt tāds viesmāksliniekus no Čehijas, Kostarikas, Gruzijas. Tas viss tāds bija viens festivāls papildināja otru festivālu.
un turpināt iesākt to par citu zemļu kultūras tradīciju iepazīšanu. Šogad mēs biblioteka skaistā vasaras vakarā rīkojām arī ceļojumu stāstu vakaru, kur arī iepazinām tādas netradicionālas valstis, eksotiskas valstis, kā Indiju, Šrilanku un Portugāli. Un šī tikšanās mums tiešām bija burvīga, kad esam nolēmuši arī nākamgad turpināt šo ceļojumu stāstu vakarus un iepazīt vēl arī citu valstu kultūras. Un, protams, ka mēs nedrīkstam aizmirst arī par mūsu mazajiem lasītājiem, un šogad mēs devāmies uz Madonas pusi, kur kopā ar Māri Valaini, savulaika Latvijas lepnuma cilvēks, kopā ar šo stāstnieku, es arī tā gribētu teikt, ka bērni iepazina mežu mazliet savādāka, iepazina Latvijas senāko apmetņu vēsturi, izpētīja akmens laikmeta apmetnes un senlietas, paši praktiski padarbojās, piedalījās dažādās aktivitātēs un baudīja ugunskura zupu un klausījās gan Māras stāstus, gan arī paši dalījās savos iespaidos, ko tad ar ģimeni ir piedzīvojuši, ejot gan pastaigās pa mežu, gan sēņojot un tā tālāk. Un nesen aizvadītais mūsu vakarēšanas pasākums, jeb kā vēl arī Latgalē dažviet saka sutprākas, bija pasākums ar puzuru darināšanu valsts svētku ieskaņās. Un šajā vakarā pulcējās, kā redzat, arī fotografijas dažādas paudzes, kaut gan iesākumā šis pasākums bija tā kā domāts pieaugušajiem, bet bijām tik ļoti priecīgi un sajūsmināti par to, ka interesi izrādīja arī bērni un atnāca uz šo pasākumu, kas bija ļoti aktīvi, gan piedaloties šai puzuru veidošanas, teiksim, klasē apmācībās, gan ļoti labprāt paši iesaistījās arī dziedāja, jo mums šim pasākumam bija arī dziesmu kopa Rīkam un Spākam, kas skandināja senākas, maz zināmas spēka dziesmas, un bērni iedvesmojoties no tā arī savas skolā zināmās iemācītās tautas dziesmas dziedāja. Par to tiešām bija liels prieks. Un, protams, ka nevar nepieminēt mūsu čaklo rūpdarbnieci Annu Micānes kundzi, kura savas zināšanas pat šai vakarā mums arī nodeva. Gala rezultātā tapa mums gan katram savi, gan viens kopējs liels puzurs, kas rotā bibliotekas telpas, sargā, dod mieru un ienesa harmoniju mūsu iestādē. Un šogad decembrī tūlīt pavisam drīz jau stāstu pasākumus noslēgsim ar čigānos, ķekatās iešanas pasākumu, kur kopā ar folkloras kopu mēģināsim, centīsimies atdzīvināt tradīcijas, iepazīstināt bērnus, kad saposties skaistos tērpos var ne tikai Helovīnos, bet arī mūsu pašu latviešu tradīcijās. Un doma ir dosimies apciemot mūsu bibliotekas kaimiņus, kā arī apciemot mūsu pašvaldību. Nākamais ir pašvaldību vēlēšanu gads, un tad sazīlēsim, kas tad viņiem tur plānojas. Sadarbojamies mēs, protams, tāpat kā daudzi no jums, gan ar vietējiem iedzīvotājiem, gan ar folkloras kopām, un šī sadarbība pierāda, ka tikai kopīgiem spēkiem mēs varam atdzīvināt un saglabāt mūsu kultūras mantojumu un tradīcijas. Arī publicitātes jomā cenšamies būt aktīvi, gan sociālajos tīklos, gan vietējos mēdījos un bibliotekas mājaslapā, gan publicēt šos informatīvo informāciju, gan atskatu uz notikušo pasākumu un cerībā ar tādu, ka šie stāsti liek aizskanēt tālāk un ierauga arī kāds cits interesants un ir klāt jau nākošajā pasākumā. Tā, ieceres un plāni. Par turpmākajiem plāniem un iecerēm tas,
Kāds tas izvērtīsies, nākamais gads ietekmē ļoti daudzi faktori. Pirmām kārtām, manas pašas gribas spēks noteikti, un sadarbība, un motivācija, un atsaucība, un finansējums, un projekti, un tā tālāk. Ja viss iepriekš minētais būs, tad ir jāsaka, ka stāstu bibliotēkā skanēs, sadarbosimies, veidosim, un gan centīsimies organizēt ekspedīcijas, lai apzinātu un iepazīstu vēl jaunus stāstniekus, lai turpinātu darbu pie stāstu bibliotēkas digitālās kolekcijas, ko mēs iesākām 23. gadā, ja atceraties ar lielo, netik lielo piena stāstu projektiņu, un centīsimies šogad arī iepazīt citas kultūra vēsturisko zemļu tradīcijas, nevis tikai mēs paši, bet lai arī šīs citiem novadiem atbrauc pie mums ciemos. Un, protams, kur tad bez 10. Latgales stāstnieku festivāla Omatu stosti jubilejas festivāls, kur tad citur, ja ne pie mums pašiem, Preiļos. Tātad savos kalendāros atzīmējam 1. 2. augusts. Visi esat laipni aicināti. Kuru amatu šogad cildināsim? To dosim jums ziņu, plānojam, diskutējam, tad jau būs zināms. Un noslēgumā gribu teikt, ka katrs stāsts, mazs vai liels, ir veicinājis mūsu Preiļu kopienas vienotību un lepnumu par savu novadu. Un mēs ticam, ka stāsti spēj iedvesmot, dziedēt un vienot. Un centīsimies turpināt šo tradīciju arī turpmāk. Mūsu moto ir esi kustībā. Stāsti. Paldies! Un tagad mēs aicināsim Rutu Susēju, jo Ruta ir kopā ar stāstu bibliotēkām no paša sākuma. Ruta bija brīnišķīgā iedvesmas būtne, kas iedvesmoja mūsu goda biedru Kolinu Makalisteru, kurš tā teikt vienmēr teica, ka Rutai paskatoties acīs, viņam noteikti vienmēr rodas kāds stāsts. Un man ir ļoti liels prieks, ka Ruta šodien ir ar mums, un mēs paskatīsimies arī Rutai acīs. Varbūt mums arī ir piedzimst kāds stāsts. Jā, labdien, Māra, tāds. Tiešām, es esmu gana sen. Stāstu biblioteka tīklā es esmu jau no pirmsākumiem, no 2010. gada. Un jāsaka, ka mana esamība stāstniekos ir bijusi ļoti interesanta. Ir bijuši kāpumi, ir bijuši kritumi, atkal kāpumi un atkal kritumi, bet tas arī varbūt ir noticis dažādu iemeslu pēc, jo tas mans darba ceļš arī ir bijis tāds, kāds viņš ir, un stāstniekiem varbūt ir bijis mazāk laika, bet tas gandarījums ir, ka pēdējos gados Rēzeknē ar stāstniecību un ar stāstnieku pasākumu organizēšanu tiešām ir sācis nodarboties cilvēks, kam šī lieta ir tuva mīļa. Un es tiešām gribētu arī paaicināt man blakus Meldru Gailāni, kurā ir ķērusies klāt stāstniecībai un dažādu stāstu aktivitāšu organizēšanai ar visu sirdi un dvēseli. Un es tiešām ceru, ka Meldra būs tas cilvēks, kurš nākotnē pacels stāstniecību vietējā kopienā ļoti augstā līmenī, gan pieaugušo tādā kopienā, gan arī bērnu un jauniešu tādā kopienā. Meldra, mazliet pagaidi. Un es ļoti īsi, kamēr ļoti īsi, jo ir 5 minūtes, un arī varbūt par tiem pasākumiem, kuri ir notikuši. Šeit ir apkopoti gan Rēzeknes centrālās bibliotēkas pasākumi, gan bērnu bibliotēkas pasākumi.
Un saliku nedaudz chronoloģiski, un kā jau minēju, ka, protams, Meldra ir uzņēmusi apgriezienus un tiešām aicina pie sevis dažādus bērnu un jauniešu auditorijas, un gan pati stāsta, gan ļauj citiem stāstīt, un, protams, ir bijuši tādi ļoti skaisti pasākumi gan par bērnības rotaļu lietām, gan par drosmes stāstiem, bibliotēkā par drosmīgiem varoņiem un arī grāmatu stāsti ir mēģinājuši atmodināt kurbada spēku. Un, protams, par ko man ir liels prieks, ka no pagājušā gada Reizeknes bērnu bibliotēka ir uzņēmusies organizēt, un jau 2. gadu šogad organizē stāstnieku konkursu Teci valodiņā. Es ceru, ka arī turpmāk šis konkurss notiks un notiks arī tādā kuplākā pulkā, lai ir, es kā administrators teikšu, lai ir lielāka konkurence vai ne, bet tas viss būs. Protams, kur bez spoku stāstiem, un, protams, šos spoku stāstus ir vadījusi un par viņiem stāstījusi mūsu brīnišķīgā Tehnoloģija akadēmijas profesore Anģelika Juško-Šteķele. Tālāk šeit ir arī daži stāsti no centrālās bibliotēkās. Jāsaka, ka centrālajā bibliotēkā šo stāstus inicē, organizē paši darbinieki, es tikai piedalos un akceptēju, jā, bet šeit ir pāris pasākumi. Naudas stāsti notika šī gada janvārī, bet šeit bija ļoti liels interesants moments. Ar naudas stāstiem, tas ir skaisti, ir nauda un patīk mums nauda un mūsu domas un mūsu pieredze ar naudu. Bet šeit bija uzaicināts viens kolekcionārs, kurš kolekcio tiešām pasaules naudu, Broņislavs Kravers, tiešām kungs jau ļoti cienījumos gados. Un šajā pasākumā bija atnācis arī vēl viens kungs, kurš nav naudas kolekcionārs, bet kuram bija tādi cara laika papīra nauda, daudz naudas. Un viņš tagad to naudu rāda un stāsta, un tad viņš to naudas kaudzīti, tā mēs aplī sēžam un laiž un saka, paņemiet, kurai jūsim pateikt, vienkārši tā. Un tur bija gan cilvēki no malas, gan arī manas kolēģes, un viņi šo naudu tiešām sāk ņemt un liktais piezīmi grantiņā. Un es domāju, manas mīļās kolēģis, ko jūs darāt? Jūs taču nedrīkstat. Ja. Pēc tam, protams, bija pārunas. Protams, tā naudiņa tika skaisti atgriezta, korekti, jā. Bet, jā. Tas ir par naudu. Sieviete jautostūres arī bija, arī kolēģis ļoti vēlējās stāstīt par to, kā viņas brauc, ir braukušas un brauks, un arī šie te stāstu pasākuma fragmentiņi ir dokumentēti, un arī Rodama Rēzmas vēstīs. Protams, šeit arī var Meldra varbūt īsāk pastāstīt arī par pasākumiņiem, par vecmāmiņu un vectētiņu, un reiz bija, un kas ir latviskā ragana. Jā, šī ir bērnu bibliotēka, kas stāsta auditorijai bērni, ko man pastāstīja vecmāmiņa un vectētiņš. Tā bija stāstu pasākums domājot par ģimeni, un tur ir mammas diena un ģimenes diena un visādas citas. Un tā bija kopā ar poļu skolas 5. B klasi, un bija interesanti tas, kā no sākuma bērni bija grūti iekustināmi, bet tad, kad viņi sāka stāstīt, izrādījās, ka tajā klasē mācās puika, kura vecmamma ir bijusi manas vecmammas kaut kādā sakarā ar manu vecmammu. Un tas bija tik interesanti atklāt, ka viņi tepat mēs visi esam. Un 22. septembrī mēs atzīmējam Baltu vienības dienu. Līdz ar to ap šo laiku parasti skatos, vai tas ir 22. septembris, bet šogad tas bija 24. septembris. Es cenšos aktivizēt to, ka
mums ir saknes, mēs nākam no senatnes un runāt ar bērniem par to, kā bija kādreiz. 23. gadā mēs runājam par kurbadu un drosmes stāstiem, un šogad tā reiz bija tā, kad Kromakolna brolis, tas biedrs Juris Trimalnieks, stāstīja par senajām rotām, ieročiem, sadzīves priekšmetiem. Un šis pasākums parasti bērnus piesaista ar to, ka pēc tam viņi var izmēģināt. Viņi var uzģērbt tās rotas, viņi var ieģērbties senajā tērpā, viņi var pacīnīties, paņemt vairogu. Un no šī gada pasākuma bija interesanti tas, kā meitenes uzliekot zvērādas uz pleciem, tur nav bildītas, citreiz ieliksim. Tad viņa secināja, jā, tajos laikos arī bija kvadroberi. Un nākamais pasākums, mēs visi zinām, ka bērni svin tos Helovīnus, un viņi arī svinēs tos Helovīnus, un šeit tieši tāpat kā septembrī es mēģinu bērniem parādīt, ka arī mums ir līdzīgas tradīcijas, un to Helovīnu mazliet pagriezt uz to latvisko pusi. Un šogad mums bija lekcija kopā ar Sandi Laimi, kur bija 12. klase. Pagājušajā gadā mums bija spoku stāsti ar Angeliku Juško-Štekeli, un nākamgad plānojas diezgan baisa tēma. Bēru tautas dziesmas kopā arī ar Angeliku Juško-Štekeli, bet tā kā baronam ir apaļā jubilē, tad būs šis tās veļu laika un bēru tautas dziesmas. Es ceru, ka mums sanāks, ka viņa nenobīsies. Jā, šeit arī tādi divi pasākumi, kas ir notikuši centrālajā bibliotēkā. Katru gadu mēs atzīmējam ar nelielu stāstu pēcpusdienu līgu un Jāņu stāstus, pieminam šīs tradīcijas, un jāsaka, ka katru gadu ir arvien jauni stāsti, ko mēs neesam zinājuši, un šajā gadā mēs ņēmām līdzi, pārskatījām savas ģimenes albumus un meklējām fotogrāfijas no Jāņiem, no Līgo svētkiem, un tad stāsti raisījās. Bet pēdējais pasākums, vai sacīsim jaunāk pa pēdējais, nevar teikt jaunākais pasākums, kas ir noticis, ir pagājušajā nedēļā Centrālā biblioteka atzīmēja 80 gadu jubileju. Un pasākums, jā, šis bija pasākums, kuru mēs dokumentējām, mēs gan video filmējām, gan arī ir audio ieraksts. Un jāsaka, ka es nenožēloju nemaz, jo mēs tiešām 2 stundu laikā izgājām cauri 80 gadiem. Un ir stāsti, kuri mani joprojām tur savā varā un nelaiž vaļā, jo reizēm ir tā, ka tā patiesība ir bijusi tik skaudra, un tu apzinies cilvēka lielumu tikai pēc gadiem. Un vēl ir stāsti, arī secinot no šī, ir arī vēl stāsti, kuri ir jāiztur kā labs vīns, lai tos varētu stāstīt tālāk un publikā un nākamajām paudzēm. Stāstiet stāstus. Paldies! Un tagad mēs pārceļamies uz vidzemi, tur, kur viss notiek precīzi, raiti un laikā. Neskatoties to, ka mēs precīzi un raiti un laikā, nekādu nevaram iesākt. Mēs sāksim tagad ar kuru tad mēs sāksim? Mēs sāksim arī ar cilvēku, kurš ir kopā ar Stāstu bibliotēkā no paša sākuma. Lilita Gluščuka, no Madonas novada, Lazdonas pagasta bibliotēkas, kur Lilita ir bibliotēkas vadītāja, un jau kuro gadu tur stāstas gan bērni, gan pieauguši. Jā, Māra ļoti pareizi mani pieteica, viss tā kā nākas. Es neprotu noņemt to sāniņu. Nu, jā, lūdzu. Vispār jau protu, bet tad, kad nostājos priekšā, vairs neko neprotu.
Tūlīt būs. Jā. Nu, šeit tādi lieli dūži runāja. Es nāku no mazas kopienas. Un gribu teikt, jā, patiesība ir tāda, kad Lazdonas bibliotekas stāstu tīklā jau darbojas no 2009. Gada sākumiem. Un Ālita man šādi tad aizrāda, ka es neizmantoju šo jauko ikoniņu stāstu bibliotekas, tad šoreiz esmu atļausies viņu vairāk kārt izmantot. Nu, kā jau viss notiek, ja jau ir biblioteka un ir stāsti un viss, tad ir arī mērķi un uzdevumi, jā. Mērķis ir rīkot stāstu pasākums bibliotekā, izzināt mūsu tradīcijas, jā, saliedēt kopienu, tas ir jau uzdevums. Nu, lūk, un tad mēs dodamies tālāk tādā stāstā, ka, nu, mēs tur kaut ko daram, tad ar skolu, tad ar pieaugušajiem, dažādi stāstu pasākumi notiek, bet 2018. Gada vienā no bibliotekas pasākumiem vietējā kopienas nāca ar iniciatīvu, ka viņi vēlās šos pasākumus katru mēnesi tikties kopā, stāstīt, lasīt lasījumus, ja kāds ir uzrakstījis kādu dzejoli, arī to, un it kā kopīgi arī izvēlās šos te tēmatus jau noteiktā kārtībā. Lūdzu, šeit ir jums priekšā pasākumu tēmati, šie nav tikai šīs gads. Te ir dažādi no pēdējiem 2 gadiem. Ko nozīmē mēnesi, katru mēnesi? Nu, tas tā ir. Ar maziem pārtraukumiem, kamēr bibliotekāri ir atvaļinājumā, ja? Nu, tad lūk tie tēmati. Jūs jau to izlasat. Bet lai mēs nu tā kopiena, tas stāstu pulciņš izveidojas no kodols ir 9 cilvēki, ja? Un tad ir tas plūstošie stāstnieki, kas atnāk, paklausās, vai pastāsta un atkal nāk, un tad nenāk, atkarībā no tēmas, vai viņus interesē vai ne. Nu, par cik mēs esam tāds neliels pulciņš ļaužu, mums ir vajadzīga arī kaut kā tāda svaiga dvesma, un tad bibliotekā tiek aicināti viesi, mākslinieki, literāti, ar saviem stāstiem, kas, nu, lūk. Un starp tiem ir māksliniece pagājušajā gadā Danuta Vēze, Zigmunds Lauriņš, mēs tikāmies ar rakstnieci Lindu Šmiti, Andu Līci. Un šogad mums bija tāds gods tikties ar Jolantu Āboltiņu, kur ir uzrakstījusi grāmatu par lazdonietes Karijas laikmets viena cilvēka acīm, par savu vectēvu. Un līdz ar to mums radās atkal tāda iedvesma runāt par Lazdonu un lazdoniešiem, kas notika, šis te pasākums notika oktobrī, un, ziniet, nebija iespējams vienā pasākuma laikā, lai gan mēs esam neliels pulks, un tur bija arī piebiedrojuši, ja tie cilvēki, kam tas interesēja, vienā pasākumā nav iespējams izrunāt šo tēmatu, un līdz ar to mums arī nākošā gadā šis tēmats turpināsies kā Lazdona un lazdonieši divi. Nu, tā, lai to vizuālo attēlu mēs parādītu, kā mēs izskatāmies, šeit, lūk, ir dažas mūsu stāstnieces, viens brīdis, ko mēs tā pieklājīgi izskatījāmies. Nu, ziniet, kā ir. Fotogrāfijas ir ļoti grūti no pasākumiem atlasīt. Tad tur vienam ir acis ciet, cits smaida, un līdz ar to jūs saprotiet. Nu, ieskatam jums ir. Šeit mums ir tā Jolantas kundze ar mums kopā tajā brīdī. Nu, ziniet, mūsu mājās ir tā. Lai varētu tāds pulciņš ļaužu katrs kaut ko pastāstīt, mums ir laiks reglamentēts 10-15 minūtes, jo kāds grib iestarpināt savu ātro stāstu, jā, kāds grib izteikt komentāru, bet to mēs tā kā komentārus uz beigām, lai var tomēr ar godu izteikties visi stāstnieki, kas ir sagatavojuši savus stāstījumus,
jo pretējā gadījumā iznāk interešu konflikts, un tad pēc pasākuma man tā klusām saka, bet viņi tik gar runāja, un es nepaspēju. Man 5 minūtes, Jā, kas attiecas uz citu paudzi, uz bērniem, spoku stāsts mums ir katru rudeni, tad ļoti laba sadarbība ir skolu un pirmsskolas iestādi pasakām. Tas bija vienkārši fantastiski, bet iepriekšējā gadā tas viss beidzās, jo skola un bērndārs tika slēgti. Un tad mēs vēl ļoti jauki sadarbojamies ar Jēkabpils Ukraiņu biedrību Jāvies, kuri ar savu kolorītisko pasākumu mūsu kopienu tā patīkami atsvaļģina. Lūk. Un pašlaik bibliotēkā ir novadniece Iricis Galējs gleznu izstāde. Viņa ir brīvā laika gleznotāja, mākslas studijā Mariona darbojas. Un mēs viņu arī aicināsim decembrī uz stāstu tikšanos. Tā kā viss piedienās ir. Šeit ir Zariņas Sandas. Var cekot raksts, fragments no raksta Starā, kur viņa tā mīļi ir uzrakstījusi atsauksmes par mūsu pasākumiem. Šādi vakari ir nepieciešami nevien kultūra mantojuma saglabāšanai, bet arī pašu darbinieku dzīves bagātināšanai. Tā ir lieliska kopā būšana. Ir tik interesanti un patīkami atmiņu kamolīti patīt, padalīties ar citiem un dzirdēt līdz cilvēku domas. Tā ir lieliska iespēja piestāt, nesteigties šobrīd tik steidzīgā pasaulē, aizdomāties par lietām, par kuriem ikdienā piemirstam, un salīdzināt dzīvi toreiz un tagad, un piepildīt sevi ar izjūtu, kas rada smaidu un vēlmi tikties atkal nākamreiz. Tālūk, un man ir patiesa laime un gods strādāt ar manu radošo kopienu, kura ir iniciatīvas un izdomas bagāta. Tālūk, tas ir viss. Jo Vidzemē bez rakstīta teksta nolasīšanas nav pasākuma. Tas ir pilnīgi skaidrs. To es esmu piedzīvojis vairāk kārt, un es saprotu, ka šī tradīcija ir nepārkāpjama. Tagad mēs aicinām Ramonu Kristvaldu no Pļaviņu bibliotēkas. Ne, Ramons nebūs viņa. Nebūs, bet būs Zane, kas ir nākamā. Jā, Ramona, diemžēl, nevarēja Cik labi, Zane, ierasties. jo es skatījos uz tevi un man tā likās, ka tu gribi būt nākamā, bet es domāju, kāpēc tā ir, ka es vienmēr jaucu Andru Plotu ar Ramonu. Un es domāju, tā, Andru es esmu iemācījusies, kur ir tagad Ramona. Un es domāju, tā nevaru atrast. Un tā tad nebija, ko sameklēt. Viss labi. Nebija, jā. Un uzreiz arī varu atvainoties jau laicīgi, ka prezentācija man ir tāda, kas tapa ļoti ātri, jo patiesībā šajā laikā es esmu mācību atvaļinājumā, mierīgi atpūšos, bet tad man ir zvans, Zane, tev tomēr jābrauc uz to konferenci, kādu vārdiņu pateiksi. Un tāpēc es esmu šeit ieradusies, saliku dažas bildītes, tiešām ļoti maz, bet varu godīgi atzīt, ka es esmu arī stāstnieku šajā visā padarīšanā iemesta pavisam nejauši, jo patiesībā es ikdienā strādāju bērnu apkalpošanas nodaļā ar bērniem, un sakara ar pieaugušo nodaļu nekāda. Vienīgais, ka es gribēju bērniem mazliet kaut ko par stāstniecības tradīciju, un tad es apjautājos, un tad man vasarā teica, bet klaus, es tā kā aizbraucu uz to skolu stāstnieku. Un es aizbraucu, un es pēc tam uzorganizēju jau nākamajā nedēļā pasākumu. Tiesa, gan tur aizmetņi jau bija iepriekš, bet, un tas pirmais pasākums, ko es tā kā pati organizēju, bija 2. augustā Pļaviņu dzelzceļa stāsti. Jo mums Pļaviņās ir tā, ka vienā pusē mums tur ir Daugava upe, un otrā pusē ir dzelzceļš kā tāda upe, kas arī ved visus un visur. Un mani tas dzelzceļš vienmēr tā ir vilinājis ar stāstiem. Un es nolēmu, ka šī tēma būtu gan interesanta. Kā redzat, cilvēku bija arī diezgan daudz, atsaucība bija liela. Un mums tās ir stāstu pēcpusdienas 4 pēcpusdienā, kas jau var, tas ierodas. Un
Un bija tā, ka nevarējām vien beigt runāt. Un es saprotu, ka man augšā 6 ir pasākums bērniem, mazajiem pučulēniem, man ir jākāpj augšā. Un es nezinu, kā lai tagad to pasākumu tā veiksmīgi noslēdz. Un beigās es tā izlīdzējos, ka mēs jau ļoti tā paši pabeidzām. Es nodevu stafeti kolēģei. Viņa paturpināja, un tad es kāpu augšā pie bērniem, bet īstenībā tie dzelzceļa stāsti mums ir ļoti daudz. Un arī patiesībā tik līdz es pabeigšu to skolu, ja, viņi tiks apkopot un arī ievietot mūsu mājaslapā, ja mums ir paredzēta vieta novadpētniecībā, jo tur arī būs tie stāsti lasāmi ar laiku. Pēc janvāra noteikti. Tā, sākumā tā ideja bija, ka mēs rīkosim tagad katru mēnesi 1. piekdienā stāstu pēcpusdienas. Viss jau gāja gludi. Septembrī es uztaisīju pirmās skolas dienas un skolas laika stāstus. Diemžēl tas ir arī labs ražas un kartupeļu laiks, jau kad sāka visi kaut ko novākt, un cilvēku bija ļoti maz. Mēs bijām, man šķiet, Reizemi vēl kāds fotografē, tātad 7 aptuveni, bet tie stāsti bija tik interesanti. Un mēs to sasaistījām mazliet ar tādu ideju, ka mēs arī pastāstam bibliotekārus pašas par sevi, jo mēs sagatavojam tādas bildītes, te mums arī ir izdrukātas, kur mēs esam 5 bibliotēkā, un tādas bildītes, kur mēs esam pašas savās pirmajās skolas dienās vai kādos nozīmīgos mirkļos, un kas ir interesants stāsts, ko mēs sapratām. Mēs esam 5 Pļaviņu bibliotēkas darbinieces, lepnas un lokāla patriotas, un neviena neesam pļaviņietis īsti. Pilnīgi neviena no mums, bet jā, šis darbs tā ievelk, un pamazām esam kļuvušas tiešām par lokālu patriotēm. Diemžēl šo te stāstu gribēju arī bērniem tā kā uzorganizēt, bet tā atsaucība pagaidām no maziem nebija tik liela, jo šī tēma droši vien nav tā, kas viņus uzrunās, bet vēlāk pastāstīšu, ko es izdomāju vietā. Tā, un kas bija vēl tāds mums tāds svarīgs pasākums. Mēs šos pasākumus organizējām, tad pirmajam tēma bija tāda, ka mēs tieši par Pļaviņu dzelzceļu, otrajam tēma bija mazliet jau brīvāka, un kad arī katrs varēja izteikties, bet šajā trešajā pasākumā mēs izlēmām piedalīties tādā kā aicinājumā no biedrības dzīves stāsts. Konkursā man ir pirmie atmodas soļi. Mums Pļaviņās viens no pastāvīgiem lasītājiem ir Tautas frontes dibinātājs Dainis Īvāns. Viņš arī aicināja, lai mēs piedāvājam iedzīvotājiem iesaistīties, un mēs domājam, kāpēc nesasaistīt šo ar stāstu pasākumu. Tāpēc šajā reizē mēs uzaicinājām konkrētus runātājus, jau iepriekš zinot, ko viņi teiks, katrs aptuveni vismaz. Un tad arī, šeit stāsti arī bija ļoti aizkustinoši, viņi arī ikdienā tikpat kā nesatiekoties, jo katrs savā pilsētas galā dzīvo vai arī jau kaut kur citur. Un tad bija interesanti klausīties, kā viņi atcerās un kā šie stāsti sasaistās viens ar otru. Bet vai tu atceries un kā mēs tur un jā, un tas tiešām bija dzīves stāsts, ko viņi stāstīja. Tas bija tiešām aizraujoši. Un arī šos stāstus es apsolu publicēt kādā brīdī pēc janvāra droši vien. Pagaidām, diemžēl, novembrī mums tur viss izpalika, decembrī būs pasākums bērniem, bet šajā brīdī tas ir arī tāds iesākums labs bijis. Bet mazliet par to, ko es ar bērniņiem esmu paspējusi. Tātad, te jau runāju par tiem Helovīniem, kas ir ienākuši un to latvisko, un mums 1. oktobrī ir bērnu nodaļai tāda kā dzimšanas diena. Jo mēs esam pārmantotais no Pļaviņu bērnu bibliotēkas, šobrīd mēs esam nodaļa, bet 1. oktobrī mēs svinam dzimšanas dienu. Un šajā gadā mēs izlēmām to svinēt ar spoku stundas palīdzību. Un šajā spoku stundā mēs aicinājām bērnus stāstīt savus spoku stāstus. Un mēs to sasaistījām arī ar veļu laiku, ka pēc Miķeļa dienas sākas veļu laiks un viss notiek. Un patiesībā mūsu bērni izrādījās labi stāstnieki. Un viņiem tie spoku stāsti bija tādi, ka man mute palika vaļā, bet viņi tiešām to ir pārmantojuši. Viņi jau bērniņi skatās visas tās multfilmas, video, tiešām viņiem jau tās informācijas daudz vairāk nekā mums, viņiem tā iztēle ir tik bagāta un tādas detaļas tur nāk ārā. Man nav bildes, bet es sapratu, tas ir labs aizsākums. Un tāpēc Ziemassvētkos mums arī būs pasākums bērniem, tad viņi pastāstīs, kā viņi katrs svin Ziemassvētkus savās mājās, un tālāk mums ir tā ideja, ka mēs ejam ķekatās uz kultūras centru, uztaisīsim tiesa gan tādas primitīvas maskas, un ejam tālāk un sadarbosimies ar vietējo folkloras kopu, kas ir mazā, tagad, arī jauna šogad Riekševiņa tapusi.
Un, vienkārši tādu sadarbību uztaisīsim, bet katrā ziņā šo te visus arī bērniem gribu iedzīvināt. Jā, varu teikt uzreiz, prezentācijas vairāk nav, es tur esmu uzlikusi vārdu paldies, bet mazliet par nākotnes plāniem. Pēc janvāra mums ir paredzēts, ka būs katru mēnesi šīs te stāstu pēcpusdienas, un arī tēmas jau ir iezīmētas. Pati visvairāk es gaidu, kā to pateikt, neatceros precīzi nosaukumu, bet par taukas tradīciju. Jo tur ir paredzēts, ka mēs to vasarā rīkojam iekšpagalmā, un tad arī saģērbties attiecīgi un kādus tādus atribūtus vairāk, un šo te padarīt par tādu pasākumu ģimenēm. Tas ir tas no šiem pasākumiem, ko es nākamajā gadā gaidu visvairāk. Jā. Tas ir tāds, bet katru mēnesi būs pasākums, droši vien sākot no februāra, jā. Jā, es tiešām nebiju ļoti gatava šim te, bet jā, mēs Pļaviņās turpināsim, darbosimies un viss notiks un viss būs. Un jau ir. Kur ir no vēsturiskā novada viedokļa? Tur, kur 3 novadu gaļi dzirdami. Visi 3 tur tā. Jo es vienmēr ļoti mulstu, kad es braucu garām Pļaviņām, tad es izbraucu no Vidzemes, iebraucu Latgalē, atkal iebraucu kaut kur. Es braucu no Zemgales, iebraucu uz Jūrmālas pusi, un tur pēkšņi ir Vidzeme. Jā, vai ne? Jā, man liekas, ka par šito mums kādreiz vajadzētu nopietni pastāstīt kādu stāstu, jo ar to identitāti ir ļoti grūti. Tagad, lūk, būs ļoti svētīga lieta, un es tagad stāstīšu garu stāstu. Jo patiesībā Valmieras integrētā bibliotēka tajos tālajos ar Dievs, es nezinu, man liekas, ar 2009. Gadu, viņi uzrīkoja pirmo stāstu pasākumu Gaujas krastā, un tur bija uzlikts tāds brīnišķīgs galds, ko bija uzlikusi bibliotēkas direktore. Uz tā bija vīns paciņās, un šīs brīnišķīgās sievietes stāstīja bibliotēkāru stāstus. Un tad, kad es apskatījos to video, tad es patiešām noticēju, ka stāstu bibliotēkas varētu būt realitāte. Un šodien mēs te stāvam, tā teikt, nesvinam nekādu dzimšanas dienu, bet mums ir, tā teikt, kaut kāds pārmaiņu process, kurā mēs esam iegājuši. Un man bija ļoti, ļoti svarīgi, lai gan Daiga Rokpelne, kas ir Valmieras integrētās bibliotēkas direktore, gan Agita Lapsa, kas ir viena no būtiskākajām stāstniecēm, lai viņas būtu šeit, bet ceturtdiena Vidzemē, Valmieras novadā, bibliotēkā ir metodiskā diena. Un tā ir ļoti aktīva biblioteka, un viņiem šobrīd beidzās viens ļoti svarīgs projekts. Viņiem pašiem šodien bija konference. Un mēs jau savējo bijām izsludinājuši, jo ja es būtu zinājusi, es jau būtu kaut ko darījusi, bet es vairs neko nevarēju darīt, jo mēs jau bijām izsludinājuši. Un tādēļ jums tagad būs tāds pilnīgi nebijis piedzīvājums, jūs Agitu redzēsiet ekrānā, viņa mums būs filmzvaigzne. Agita, vārds tev. Labdien visiem, žēl, ka es neredzu jūsu skatus. Neredzu jūsu acis, jo ir ļoti grūti kā stāstnieki, mēs visi zinām, grūti runāt ekrānam, ja neredz nevienu draudzīgu skatienu pretī. Šodien, Daiga nevar piedalīties, viņai ir savi iemesli, diemžēl, viņa nav arī šodien pie mums bibliotekā. Bet man ir tāds īsais stāsts par Valmieras pusē stāstniecību. Jā, tā, es jau esmu aizskrējuši uz priekšu. Tad ātros tempos un ātros īsos vārdos, laikam. Vai jūs varat redzēt manu stāstu? Jā, varam. Šodien es tiešām par stāstiem novadu bibliotekās, jo mums šo biblioteku ir pavisam 33. Šobrīd jau mēs ārpus stāstu biblioteku tīkla jau praktizējam stāstīšanu arī citās vietās.
Un šajā brīdī es varbūt stāstu ar to, ka mūsu lielākais notikums, kurā tajā skaitā iesaistās Stāstu bibliotekas Valmierā, ir Vidzemes stāstnieku festivāls Stāsti krēslā. Un šajā gadā mums bija viens no mūsu lielajiem projektiem, bija 7. Vidzemes stāstnieku festivāls. Es ieraudzīju kļūdu. Un šogad tas bija veltīts vārdam, cilvēks vieta vārds. Mūsu lokācijas bija Valmieras novads un Cēsu novads, tātad Eduarda Veidenbauma Kalāči kā muzejs. Tad mums bija brīnišķīga sadarbība ar Mičkēnu saimniekiem. Mičkēns ir valodnieki Jāņa Enzelīna dzimtās vietas, un šajā kreisajā pusītē fotogrāfijā jūs redzat vienu šī notikuma epizodi. Un šīs te Vidzemes stāstnieku festivāls patiesībā mums izvērtās ļoti tāds piepildīts, jo pirmo reizi mums tāda aktīva līdzdalība bija arī skolēniem, jauno stāstnieku konkursu teic valodiņu dalībniekiem Valmieras novadā. Un mums bija kopīgas darbnīcas ar viņiem, bija izbraukums uz Mucinieku darbnīcu un vienlaikus arī stāstu darbnīca tajā. Viņi pārstāvi no šīs te grupas, stāstnieku grupas piedalījās arī fināla pasākumā, kas bija Valmiera muižas augs darītavā. Tā kā mums bija tādi ļoti jaudīgi 3 pasākumi, lielie publiskie pasākumi, tad bija arī darbnīcas tieši stāstniekiem. Tas tāds vainagojums, es teiktu, tāds spilgtākais piemērs, ko mēs varam piedāvāt saviem interesantiem un teiksim, parādīt, kā stāstniecība izskatās tiem cilvēkiem, kuri mūs varbūt nepazīst un uzzina par mums no afišām, no preses relīzēm un aicinājumiem. Otrs liels projekts, kur šogad notika arī Valmieras bibliotekas arī tādu svētīgu roku. Mēs piedalījāmies projektu konkursā Mēs savai kopienai, kuru rīkoja Britu padome. Un ieguvām vienu no 3 atbalstiem, un šis projekts bija vērsts uz sēdu. Tie, kas ir mūsu stāstnieku festivāla apmeklētāji, atcerās, ka viens no festivāliem bija arī tā skaitā lokalizēts tādā, un tas bija tieši tas gads, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā. Un mēs šo domu par sēdas iekļaušanu novadā tomēr neesam atmetuši, un mums bija tas priekšstats, ka varam darīt kaut ko, lai šīs te gan parastu iedzīvotāju kopienas tuvinātu, gan arī veidojot stāstnieku kopienu sedā, tuvinātu viņas arī novadā, savedot kopā ar citām stāstu biblioteku un kopienām. Un tad jūs labajā pusītē varat redzēt vienu no šīs projekta pasākumiem, kas ir sadas pagalmu stāsti. Bet šajā projektā mums vispirms bija doma, bet mums bija tikšanās bibliotekā, kurā mēs apzinājām vietvārdus tajā skaitā un stāstu par sedu. Tas gan, protams, nebija pirmais pasākums, bet šajā gadījumā tik tiešām vērst uz vietvārdu apzināšanu. Tad vēlāk jau mēs braucām ar šo stāstiem kopienu ekskursijā uz Masalacu, tur bija gan gidu stāsti, gan arī muižas stāsti un Skaņākalna stāsti, tātad viņi klausījās. Un visbeidzot mēs ieradāmies Vērsī, kas ir ciemats Igaunijas pierobežā, Ramatas pagastā, un šajā vietā mūs uzņēma māksliniece Dace Liepa. Viņa iespējams, ka ir jūsu vidū šobrīd, un jāsaka, ka tieši viņas projekts, kur pirms 3 gadiem viņa uzrakstīja pirmo projektiņu, iekustināja stāstīšanu Ramatas pusē, un Ramatas stāstnieki ir ļoti, ļoti stipri saņēmušies un ar entuziasmu darbojās. Lūk, tad šajā Vēršu mājā pie Daces tikās 3 kopienas. Masalaca, kuriem nākošais būs 10 gadi, Ramatas kopiena un Sedas kopiena, tātad pati jaunākā, un
tas bija tas mūsu mērķis savest pirmkārt viņus kopā, lai viņi redz, ka šie cilvēki ir tāpat kā viņi stāsta. Otrs, lai viņi mācās, kā to dara no tādiem pašiem vienkāršiem biblioteku apmeklētājiem vai vienkārši interesantiem. Un trešais, mums ļoti gribējās, lai sedēnieši sajūt šo pieņemšanu, kas notika šajā stāstīšanas brīdī. Mēs stāstījām divās valodās. Mēs stāstījām gan latviski, gan krieviski. Un tas bija tas mans lielākais gandarījums, ka atpakaļ braucot mēs pārunājām šo notikumu un vairāki atzinās, ka viņi ir ļoti dziļi aizkustināti tieši par šo stāstīšanas procesu. Un kad dažs labs pat bija gatavs apraudāties, un saka, man tādas lietas izcēla no dvēseles, kas bija nogūšas un pilnīgi, var teikt, tā aizmirstas varbūt. Bet šī vienkāršā brīvā atmosfēra viņas bija rosinājusi pieskarties tādiem dvēseles slāņiem. Jā. Un tad mums ir viens ļoti liels, skaists projekts. Tas ir Ramatas stāstu spēku meklējot. Šis te ir jau kopienas iniciatīva projekts. Projektu uzrakstīju es, balstoties uz šo stāstnieku kopienu, kas ir tapusi sadarbībā ar Daci Liepu. Un, lūk, te jūs redzat mūsu brīnišķīgās sejas. Mūsu iniciatīva bija balstās uz vēstures izpēti, bet mēs gribam par to stāstīt. Pirmkārt, mēs pētām stāstot viens otram, otrkārt, mēs sarunājamies ar cilvēkiem, kas ir kādreiz dzīvojuši Ramatas pusē. Mēs apzinām senās Ramatas mājvietas, vācam par viņām stāstus, un mēs meklējam ne tikai cilvēku stāstus, bet mums ir eksperti, kuri nodarbojas ar avotu pētniecību periodika LV. Un ja es visiem stāstu pēc kārtas arī, jūs vēlāk redzēsiet vienu notikumu, kur arī šis tika izstāstīts, tad, ja 4:00 no rīta mums ir WhatsApp grupiņa kopīgā, ir ieraksts, vai jums šodien arī nevarās periodika LV, tad mēs saprotam, tie cilvēki ir procesā, un viņiem tas pagādā, es šoreiz lietošu par kaifs. Tas pat tiešām ir ar dzirksteli, ar tādu liesmu piepildīts šis process. Lūk, šeit jūs redzat mūsu ekspedīcijas vienu no gājieniem, tas ir pavasaris projekts, mums tapa pavasarī, bet tika apstiprināts tikai maijā, bet mēs jau bijām sākuši darboties. Un redziet, kokiem vēl nav lapus, un mēs jau ejam ekspedīcijās, apsekot vecās mājvietas. Savukārt, blakus jums ir, tā mēs stumjam to projektu uz priekšu. Šī ir vizīte mūsu ciemošanās reize pie Rēņa Druvieša. Viņš mūs laipni uzaicināja, kad uzzināja, mēs gribam apmeklēt Pāles muzeju un Staiceles lībiešu muzeju, lai redzētu, kā šie vietējie stāsti top redzami citiem un kļūst par interesantu apmeklējumu šo turismu objektu. Un tas formāts, kā viņi tiek noformēti vai kādas ziņas tiek vāktas, mēs tātad braucām uz šo vietu uz šī vietām pēc pieredzes. Un Reinis mūs uzaicināja un piedāvāja mums sadarboties. Jo, redziet, ja Reinis pārstāv šajā brīdī lībiešu kopienu Pālē, tad Ramata un Masalaca ir vēsturiskās lībiešu zemes. Un mūsu vietvārdi saglabā vietvārdi un hidronīmi saglabā šo te lībiešu klātbūtni teritorijā. Un tas ir vēl viens mērķis, ko mēs gribētu realizēt, tātad atklāt meklēt šo lībiešu klātbūtnes momentu. Lūk, tas ir atkal šī te paša projekta viena no aktivitātēm tajā dienā, kad mēs atgriezāmies no savas ceļojumu uz Pāli un Staiceli. Mēs tikāmies ar pilsētas apvienības mēru, un mums bija uzdevums izstāstīt viņam savas intereses, savas vajadzības. Stāstnieki kā kopiena, tas ir brīnišķīgi, bibliotekā viņi, protams, var pulcēties, bet galvenais, ko mēs vēlējāmies,
lai šeit kopienai būtu pašai savas telpas, iespējas sapulcēties. Kā daudz viet mazajos pagastos pierobežā, no pagasta aiziet visas iestādes, paliek vienīgi biblioteka. Laimīgā kārtā biblioteka Ramatas pusē netiek slēgta, bet telpas, uz kurām viņi tiks pārvietots, ir tik maz, ka tur pasākums nav iespējams rīkot. Turklāt bibliotekai ir savs darba laiks, tas ir oficiāli apstiprināts, un savukārt cilvēkiem ir vēlēšanās pulcēties arī ārpus šī darba laika. Tādēļ mēs atradām iespēju, mēs pārskatījām savas šīs pagasta telpas, kuras stāv tukšas. Pagastā ir skoliņa, pirmajā stāvā bērndārs, bet skoliņā vairs nekas nenotiek. Un ar sadarbībā ar pašvaldību mēs oktobrī saņēmām atļauju šajās telpās ienākt. Un jūs blakus jau redzat, lūk, šīs telpas ir stāstnieki ir sapulcējušies uz pirmo savu kafijas tasti. Un šajā brīdī piedalās arī pašvaldības pārstāvis un bērndārs vadītāji, kuras atbildībā ir kā cita ēka. Bet viens no tādiem vainagojumiem šim projektam bija, kāds tad ir mērķis, iet ekspedīcijās vākt stāstus. Mēs veidojām izstādi. Jūs labajā pusē redzat izstādes rindu. Un kreisajā pusītē pats izstādes afiša. Mums viņa nācās ļoti strauji tādā ekspromta tempā izvēlēties jaunu vietu, tāpēc jūs redzat, tur brīnišķīgi iekārts ir Diedziņā un divās saspraudītēs, jo lietus lija negaidīti un neparedzēti. Jā, mūs pārsteidza lietus. Mēs atradām pavēni zem jumtiņa, lielā šķūņa. Bet labajā pusē tur nav varbūt tik ļoti izteiksmīga šī bilde, bet arī projekta mērķis bija sagatavot 8 fotogrāfijas, kuras esam ievākuši ekspedīciju laikā, un izveidot šīs te puzles. Un tas ir tieši darbam ar bērniem, arī ar pieaugušiem, protams, bet ar bērniem, jo tādā veidā mēs varam viņiem mēģināt pirmkārt parādīt, otrkārt katrai kastītei, kurā ir šī puzlīte, ir ierakstīts arī mazīts stāstiņš, kas tad ir tajā fotogrāfijā attēlot un par ko tā fotogrāfija vēsta. Un šis bija projekta daļa, kura nebija iekļauta projektā, bet kura pilnīgi dabiski izauga no mūsu darbošanās un no mūsu sapņiem. Ramatas puses Latvijā ir iznesis tāds autors kā Ādams Burmalis. Viņš pats nemaz nezina, ka viņš ir autors, bet viņa dienas grāmata, kas apraksta meitās iešanas gaitas 19. gadsimta otrajā pusē, ir publicēta, un jūs redzat centrā Sanitu Rēnsoni, kurā ir šīs grāmatiņas, var teikt tā, redaktore, komentāru veidotāji, un tātad viņi ir šo te materiālu atradusi un pēc tam arī izveidojusi un publicējusi. Bet šis notikums ir Ādama stāsts. Man jau sen bija tāds sapnis, mums vajadzētu rīkot šādiem dienas grāmatu atmiņu stāstiem veltītus lasījumus. Un šī bija tā reize, kad tas tiešām sakrita ar Valmieras bibliotekas vajadzību un interesēm, jo Valmieras biblioteka bija iesaistījusies starptautiskā projektā par amatieru zinātni. Un vietvārdu pētīšana, materiālu vākšana folkloras krātuvei, laika vērošana, tas viss attiecās uz amatieru zinātnes jomu, un šeit saslēdzās vairāki projekti. Patiešām jūs šeit redzat projekta, tādu lielo komandu. Tās ir manas Ramatas stāstnieces. Tur ir arī mūsu bibliotekas vadība, tur ir pagasta pārstāvis, un tur ir arī tie cilvēki, kuri bija atbraukuši ar lasīt savu priekšteču, savu senču dienas grāmatu fragmentus.
Nu, protams, ka viņi visi saņēma lūk šādu te brīnišķīgu piemiņas zīmi, kas bija simboliski gatavota no Jāņa Enzelīna mājās, klētiņā atrastajām senajām vecajām skaidām, kurām tas gadu. Nu, tad tur ir rādama lasījumi, datums konkrētais un jā, tas tā kā pateicība. Bet tā kā projekts šobrīd, projekta aktivitātes ir noslēgušās, bet stāstnieki turpina darboties. Un šis te ir mūsu turpinājums. Tas ir Mārtiņa dzīšana, tā ir mūsu nemateriālā kultūras mantojuma daļa. Ja visur Latvijā svin Mārtiņas, tad mēs svinam, tas ir Valmiera. Valmiera varbūt ne tik daudz, cik Rūjiena, Mazsalacā, tajā skaitā arī Ainažu puse, Mārtiņu dzena. Un tas notiek vienu dienu ātrāk pirms Mārtiņa diena, tātad 9. novembris. Un šajā dienā mēs arī veidojām maskas, mums bija vienošanās ar bērndārstu, mēs veidojām darbnīcu bērniem, bērni gatavoja kopā ar mums maskas, un pēc tam mēs kopīgi arī dzinām to Mārtiņu, dziedot un ejot rotaļās. Paldies! Es esmu aizmirsus pateikt jums noslēgumu. Paldies! Bet tas bija ļoti ātri, un es pateicos par iespēju stāstīt, jūs varat tam uzdot jautājumus. Paldies, Agitai. Piedod, Agita, mēs neuzdodam jautājumus, mēs kavējam laiku, un tādēļ mums tās sarunas būs pēc tam pie kafijas, un tu dzer kafiju, un mēs tev pēc tam pārstāstīsim, cik mēs forši uzdzīvojam. Tagad tev mīļš paldies, jo jūs redzat, Agitā nav nekā no rutīnas noguruma, un Valmieras biblioteka turpina iedvesmot. Un tas ir tas, kas mani dara priecīgu.